Sveiki, mani sauc Egils, un es esmu Esat Latvija kiberdrošības speciālists. Kā atpazīt kaitnieciskus e-pastus, SMS un tam pievērst uzmanību? Vairumā gadījumu kibernoziedznieks vēlēsies panākt, lai mēs veicam kādu darbību. Tas var būt uzspiest uz linka, kas mums ir atsūtīts e-pastā, tas var būt atvērt failu, kas ir pievienots e-pastam, tas var būt ielogoties kādā kontā vai atsūtīt kādu informāciju par sevi. Rūpīgi apskat adresi, no kurienes nāk saņemtais e-pasts. Pašu adresi, nevis smuko uzrakstiņu no kā. Piedāvājums, ja izskatās pārāk labs, lai būtu īsts, visdrīzāk, ka šis piedāvājums nav īsts. Ja ar jums sazinās kāda iestāde, policija vai cita valsts iestāde, es iesaku atvērt oficiālo mājaslapu un piezvanīt viņiem uz oficiālo telefonu, pajautāt, vai jūs man sūtat šādu e-pastu. Un pazīme, kas vēl liecina par to, ka šis e-pasts ir krāpniecīgs, ir, ka jums liek rīkoties steigā. Ātri, tagad uzreiz. No jūsu konta tagad tiek skaitīta ārā nauda, jums ātri ir jāielogojās internetbankā. Lūdzu, šeit ir links, lai apturētu naudas aizplūšanu no jūsu konta. Bet, protams, links ir viltus lapa, nevis oficiālā internetbankas lapa. Un, ievadot datus šajā viltus lapā, jūs paši nododat informāciju ļaundariem.